Un tas jādara. Tu esi unikums, tev. Jā. Ziniet, es izstāstīšu mazu stāstu, kamēr rīko. Tātad pagājušā gadā mums bija dziesmu un deju svētki, un uz dziesmu un deju svētkiem bija atbraucis Roberts Zuika. Robertam Zuikam ir 100 gadi, un ja mēs atceramies no dziesmu svētkiem, tad viņš diriģēja arī koru lielo, un visi ar šausmām trīcošo sirdi domāja, ka tik viss sanāktu labi. Un tad, kad mums arī šeit Biedrības namā Baltijā zālē bija tāda pieņemšana, tad visi gribēja, lai Roberts Zuika pasaka 3 vārdus. Un mēs tā kā uztraucāmies, vai viņš varēs pateikt 3 vārdus, un kā tas tur viss būs. Un Roberts Zuika norunāja runu 20 minūtes no galvas, citējot dzejodus. Un mēs ļoti bēdājāmies, no sirds bēdājāmies, ka šī runa nav iefilmēta. Es esmu uzstājusies un vienmēr noraidīšu to, bet kas mums te par varu Dievu ir, ka neklausa mani. Nu labi. Tad tā, laiks esot ierobežot centīšos, bet drusku man jāopenē. Te ir rakstīts tā. Tā Baldiņa Elvīra, tautas dziesmas zimtniece. Nu, man galīgi nav saprotams, kāda ir zimtniece. Kas tas zina? Zinātā. Es zinu, vienkārši daudz zinu, kā aktrise, daudz zinu tekstus, daudz tā. Kāda zimtniece? Tie ir zimtnieki. Tad tie zimtnieks ir kaut kas sevišķāks. Es tāda neesmu. Nu, mēs jūs tagad iecelsim par namu. Tautas dziesmas. Nu, tā nodevēja, bet man nav saprotams, vēl viņš nebūs saprotams. Tagad tā. Te ir tāda lieta, jūs esat varbūt izlasījuši, kā jēdzīgi nodzīvot dzīvi. Tā kā šodien mēs spriežam. Bet es tās tautas dziesmas zinādama esmu atradusi, ka viņi tāpat jau pirms gadsimtiņiem šito pašu vien sprieduši. It kā, nu šodien mēs spriedīsim. Nu, tad es jums te dažas, kas man ienāks prātā, parunāšu, un tad jūs dzirdēsiet, kā tā viņi, man liekas, ka laika mainās, bet cilvēks nemainās, un tās ķēzes atkal tās pašas. Nu, man tā ir, un tad tādā sakarībā es pateicu, kad es tad nepiedalos, ka tad tikai nu šodien es to spriežu. Labi. Es dodu vārdu tiem tautas dzejniekiem senajiem. Un tad es jau nevaru to vārdu ņemt, jo es runāšu to, ko viņi ir sacerējuši, ja? Dodu viņiem vārdu, lai tad viņi pasaka kaut ko. Labvakar šai pusē, labvakar tai pusē. Vai tikuši, vai ražani, kā pēdīgi palikuši? Vai tikuši, vai ražani, kā pēdīgi palikuši? Es ar te, kur tie citi labi ļaudis? Mute, acis, ko jūs labi gribējāt? Nu, mute gribēs ticēt, acis. Labu cilvēciņu. Māte mana, laba māte, gudru teva padomiņu, ļaužu mēles neklausīt, tukšus vārdus nerunāt, negriezt ceļu, netaisnami, nenīt vāju kājiņā. Es nesmējos bērniņam, nevecam cilvēkam. Metu laiku pārupīti, ņēmu vecu pierociņas, vedu pāri upītē, apsēdinu saulītē, ar veco parunāju. Vecajam, jaunajam, katram savs labumiņš. Jauns ar savu skaistumiņu. Vecs ar savu padomiņu. Audzmeitiņa, svaiga balta.
sienu grābt, balta ganus pavadīt, kur jūs mani redzējāt zirgu melnu staigājot. Nesargodu vainaciņu, puikas, bungas, neraustiet manu zīļu vainatiņu. Jūs neviena zīles vērti, ne vēl visa vainaciņa. Kur skudriņā taku taisa? Tur zālīti vairs neauga. Kura mīta puisi klausa? Tai vaidziņa vairs nezied. Tu puisīti pirtiņā, tā uz mani neskaties. Pirtiņā sveši ļaunis, tie man kaunu aizskumās. Audzēt godu tēva dēls, ja negribi nicināts. Maza meitenīte mani līdzi aicināja. Bija man iet vai neiet, ka tik maza aicināja. Es izaugu goda vīrs, goda ceļa gājējs, neļaujos nicināms, neļaujos pagrūžams. Vienmēr gāja taisnu ceļu, taisnas pēdas pakaļā. Ne man kauna priekšā ir, ne man kauna pakaļā. Bet ko peldami neropēl? Paceldami neuzceļ. Uzteic kūtru kumeniņu no peļā guļaušu bērnu. Nu teica mani 3 teicēji. Pēlā, tiec, pēlē. Nu, kā tas bija turēji teikts, tā bija tiec izpaļāts. Nu, diezgan ir skaidra ūdeņā, ir dūņas dibenā. Diezgan ir labu ļaužu, ir ļauna vēlētāji. Mana darba veikumiņš citam žēli padarīja. Dažs būtu sviedis, ja darīkstētu ar akmeni mugurā. Es šitos savu pēlēņu un sūdarabiņu valkājam, ieraudzīs nobijos, kā līduma kravējs. Atceros skaidru ūdeni, balta koka kausiņā. Tīra tāpat veselīte no ļaunām valodām. Projām eju neklausos, ko runāja ļauni ļaudis, zinu savu augumiņu, to valodu nenesam. Man nāca māmuņa, ļaušu mēles neklausīt. Bet grūti man virsenītes staigājot. Vai zemēji grūti nava zemļautiņu kājiņām. Žēlumā nevarēju uz māsiņu raudzīties, ka tā auga netikusi, ka staigāja neražena. Man nav daudz bāliņu, viens brālītis, 2 bāliņi, ir to pašu diezgan cik kaut godīgi dzīvojuši, 100 pienu niedru krēslu, bāliņas gaidīdama. 2 ir atnākuši. Abi 2 pietēruši. Visiem brīvu rogā iet, i gudriem, negudriem. Gudriem brīvi raudzīties, ģeķiem brīvi ģeķoties. Visi ļaudis čorta baida, Jāzups čorta nasabaide. Lītilēja pārkunds grāve, iļis ar dasu krustījās. Nesmējiet jūs ļautiņi, nesmēklam mēs nācām dziesmiņām, gudrajām valodām. Antons izdzēra 12 olsglozis. Tā laida mēli, kā ir ratu rumbu. I bādēgu dzardams, i pārza plīsta. Guli dzārojiņ, diža ceļa maleļā,
Sunīts tevi mutīs dūs, skaitkeits rūku nūbučos, un čīgalēns gūdalēns, visvārke būgus atbūgos. Tā, redzami bāleliņi, mēs godā neiesim. Tā mēs savu tēvu zemi drīz citiem atdosim. Es izdzēru dziedādams tādu izslītētu biķerīti. Es mācēju daļi dzert, mācēju skaisti paciedāt. Dzēru alu, dzēru vīnu, nenodzēru padomiņu. Padomiņa vajadzīgs ar kungiem runājam. Pagā. Tu punciņ, vēl nav diena vakarā. Pagā varanais neba mūžu tev valdīt. 6 dienas pupas kūla. Puspilnera nopelnīja. Es krustu metu brīnējos, kurš tik maz nopelnīju. Nu sadomāju naudu sēšu, tādu mazu tīrumiņu. Ļaudis vairs man neļāva, saka naudiņa nedrīkstot. Nauda. Pat tā nauda lieti der. Nauda der ēsti certi, apģert daļi augumiņu. Dodieviņ, tu negaidi atdodam. Vāleriņi gan aiz tevi, bet iegaidi atdodam. Nauda. Vai naudiņus vien vajag? Vajag goda, vajag slavas. Vajag prāta tērējot. Ar godiņu, ne ar zeltu sudrabiņu. Vien ar zeltu sudrabiņu elegāli nolausīsi. Pašķā, niec dieviņi. Tu augšā es lejā, tu augšā debešos, es lejā, skaidienā. Viena zeme, viena saule, nevienāda pasaulīte. Stiprais sit vārgulīti, gudrais muļķis zogo. Bagāts smoka nabatiņu. Sliņķis čaklu niecinā. Tu dieviņa, tu laimiņa, tu vienādi nedarīji. Saule viena, līdzi dara, visu zemi līdzi silda. Led saulīte, stīd saulīte, nāc mūsu sētiņā. Kā mums tava gaišumiņa vajadzīgs. Sijā saule savu zeltu ar visiem sietiņiem. Tik vien laba dieniņš var, cik saulīte atziedēja. Kas tur dzied? Nabaks dzied. Visi Rīgas navis skan. Kas tur raud? Bagāts raud. Nauda moka dvēselīti. Gražni dzied Rīgas gaļi, zelta troņu galviņos. Vai dziedāt Rīgas gaļi, visus karus aizdzinuši. Karavīra dvēselīti, kā sarkana magonīte. Tev uz plauka te ziedēja, te savira smiltiņā. Mīlamies pašu ļaudis. Neba mūsu daudzi ir. Esam 5, esam 6 līdz 10. Poļautiņi darbojās, mūžbāliņus ārdītam,
par maniem gāliņiem. Paši brāļi karojām, paši mieru salīksim. Sausas milda vecainēs, sieta sudrava ziediņiem, sieta sudrava ziediņiem, zelta raša galiņā, kaškarā kāvušies. Nāciet rokas nomazgāt. Ko Dieviņ tu darītu, ja mēs visi nomirtu? Ne tev tēva, ne tev sievas, ne tev bērnu. Kas tev veca pažēlos, kas tev kūs, kas tev mals, kas putriņu izvārīs? Kas putriņu izvārīs? Kas tev dziesmas padziedās? Dziedāsim ļautiņi, vērīgo dziesmiņu. Viņķitim kāju nolūzusi, saimieti bēdājot deņķu kāju nolūzusi. Ieliksim viņķim kāju, priecēsim saimies. Liels paldies jums. Pirms jūs domājat savu jautājumu, es jums uzdošu vienu jautājumu. Jā, būs eksāmeni. Jā, tagad būs vēlēs eksāmens. Jūs ļoti skaisti teicāt par to, ka viss jau ir ierakstīts, visas pamācības ir sarakstītas, uz visu jauki izstāstījāt. Un arī vienā no tām bija teikts skaistajam, jaunajam skaistumiņš, vecajam padomiņš. Mīļāk, kādu padomu jūs mums dod? Kā šodien dzīvot? Kāda tā var prasīt cilvēkam? Nevienu padomu es nekad nevienam nedodu un nedošu, un es vienkārši un sēdēju tautas dziesmas varbūt vairāk Tas pasīt. taču ir lielisks padoms. Jā, tas būtu gan, jā, tas tautas tur gan dziesmas būtu, vairāk. tur ļoti daudz ko jauku var atrast. Tad tur var kaut ir klausīties, ir priecāties, ir apšaubīt, ir apstrīdēt, kā nu kurš grib, to viņš var darīt. Jo viņi visi ir jau nomiruši, viņi pretī runāt nevar, un visiem rokas brīvs. Brīnišķīgs padoms. Tas ir labs padoms. Vai jūs varat iekrītat, vai jūs pieņemsiet šo padomu? Jā. Tūlīt kāds kaut ko jautā. Es ierosinu tā, ka mums vēl būs noslēgumā kliņģeris. Un tad, ja kāds kaut ko izdomā nepajautāt tagad, tad droši nākam. Lūdzu, jums ir jautājums. Man nav jautājums, man ir ierosinājums. Kultūras kanonā ietvert Elvīru Baldiņu. Jo viņi ir tiešām manā sacīs, tad tas ir tīrādnis. Tātad, kurš mums šeit pārstāv Latviešu biedrību? Jā, lūdzu. Tātad Latviešu biedrība sanāk uz īpašu sapulci, kurā aizsūta Latvijas Republikas kultūras ministrijai vēstuli priekšlikumu, un tajā priekšlikumā pie reizes arī Aspāzija pievienoja. Es esmu unikums, to es gan pieņemu, jo tik daudz gadu man ir jau ar 100 jau, un es visu mūžu kaut kā esmu darbojusies, un speciāli darbojusies, tā kā Ziedonis teica, sabiedriskā kārtā, tieši tā. Tur visās godībās un visos svētkos, tikai ar tautas dziesmu. Un tāda otra nav, jo es to daru no agras bērnības, man tā ir laimējies, visam lielam vecumam. Tā kā Dievs vai otrs tāds atradīsies, un ar tik labu galvu, ka var aptevēt. Atbrīnumi, valka raudnis, Rigaram malas. Jā, neapgāz man. Ja mēs pieminējām Imants Ziedonu, Imants Ziedonu ir viens no mīļākajiem teicieniem ir tāds, ka, draugi mīļie, laiki nav svarīgi. Visādiem laikiem esam gājuši cauri un šodienējiem laiki nav svarīgi.
svarīgs ir cilvēks. Atcerēšos. Lai pieteiktu nākošo runātāju, es mazliet gribu atskatīties vēsturē. Mēs šodien esam lieliskajā Latviešu biedrības ēkā. Latviešu biedrība tika dibināta 1868. gadā. Un tajā laikā Aspāzijai un Raivim bija tikai 3 gadi. Iedomājamies kādu mūsdienu jaunu cilvēku, kas redz, ka šeit jaunākais ir Rudolfs. Tātad šodien Rudolfs savu 18 vai 19 gadu jubilejā ir šeit ar mums kopā, lasot un priecēties par Aspāziju. Un redziet, kas notiek, pēc 25 gadiem biedrība, Latviešu biedrība svin savu 25 gadu jubileju, un Aspāzija 3 gados pat neiedomājās, ka viņa biedrības 25 gadu jubilejā nāks ar priekšlasījumu un teiks vēsturiskos vārdus: es tevi saucu Latvija. Un akurāt pēc 15 gadiem tiek dibināta Latvijas valsts. 2018. gadā mēs svinēsim gan Latvijas 100 gadi, un tagad jau visi sākam domāt, ko mēs darīsim uz 100 gadu, ko mēs teiksim Latvijai, un, protams, arī Latviešu biedrība svinēs savu lielo jubileju. Un jautājums ir, vai tas notiek kaut kā caur mūsu gribu, vai tam visam stāv klāt arī zvaigznes. Aicināsim Līgšīro, astropsiholoģi, pārunāt, kāda bija planēta ietekme Aspāzijas dzīvē. Vai viņi 3 gados zināja, ka bija lasījis šeit runu, vai nē? Tad kaut kas tiks uzprāt. Ļoti liels paldies Dauras kundzei par uzaicinājumu. Es priecājos būt šeit, jo astroloģija savā būtībā ir ļoti inteliģenta mācība. Un žēl, ka viņa mūsdienās ir lielā mērā degradējusies līdz masu mēdīju horoskopiem. Un, protams, ka astroloģija un astroloģiskā karte un attiecīgi arī planētas bija tās, kas vismaz astrologu skatījumā ietekmēja arī Aspāzijas dzīves gājumu. Un man bija ļoti interesanti gatavoties šodienai, jo es neesmu tā kā ikdienā daudz pievēršusies, daudz zinājusi. Ja godīgi, manas zināšanas par Aspāziju lielā mērā ir palikušas manā vidusskolas izglītības līmenī, izņemot dažus stāstījumus, kuri ir vairāk varbūt par Aspāziju kā cilvēku un mazāk par viņu kā dzejnieci un rakstnieci. Bet tomēr, tātad Aspāzija dzimusi 1865. gada 16. marta vakarā tomēr. Es grāmatā vienā šorīt tikko ienācu, paskatījos, ka tur rakstīs tomēr tā kā vakarā dzimusi. Kā lūdzu? Jā, bet, par cik tāpat tas nav tāds pilnīgi akurāts priekš astroloģijas apzīmējums diena vakars. Katrā ziņā arī planētas, kuras ir Aspāzijas astroloģiskajā un natālajā astrologu sauktajā kartē, ir gan spēcīgās un jaudīgās pozīcijās, un dienas laikā neviena no viņām zīmi, tā kā zodiaka zīme nemaina, kā mēs pilnīgi noteikti varam runāt par to, cik spēcīga rakstura ir bijusi šī sieviete. Un visā viņas kartē ļoti nāk laukā tas, ka viņai ir vismaz dubulta, ja ne 3-kārša daba un 3-kārša dzīve. Pirmkārt, protams, tas pats fakts kā tāds, ka viņa ir zivtiņa pēc horoskopa. 16. marts ir zivju zodiaka zīme, un zivju zīme astroloģijā pārvalda planēta Neptūns. Neilgi pirms Aspāzijas piedzimšanas Neptūns patiesībā tikai tika atklāts kā Saules sistēmas planēta, un uz to brīdi, kad Aspāzija dzīma, Neptūns, kā šīs zivju zīmes pārvaldnieks, un Neptūns arī kā planēta, kur atbild daļajām mākslām, bija jauna zīmē. Attiecīgi šajā paudzē, šajā laikā dzimušās zīves bija alna zīmes pārvaldībā arī ļoti lielā mērā. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kas radīja Aspāzijas cīnītājas dabu. To, kad viņa saprata, ka viņas cīņas ierocis lielākais ir vārds. Ka viņa kā cilvēks, kā sieviete, viņa nevar izkarot neko personīgi, bet viņa var rakstīt, viņa var nodot savu ziņu, un viņa var laist savu ziņu pasaulē un tādā veidā panākt lielas lietas. Tajā pašā laikā viņas karte ļoti runā par praktisko dzīves pusi. Viņa nāk no stipro sieviešu dzimtes. Tas ir ierakstījies arī viņas astroloģiskajā kartē. Un viens pantiņš no viņas pašas
nebeidna meitene, tēvs visas rīkstas novālusis, tad arī viņa pati nav bijusi maz tik vieglas dabas un viegla rakstura. Un šī te pretējās sajūtas, kas ir viņas kartē redzamas un sajūtams, viņas arī mocīja viņu visas dzīves laikā. Tad, kad cilvēkam dzīvē ir grūti, tad viņš auga. No krīzēm rodas attīstība. Tas ir arī viens no psiholoģijas pamatlikumiem. Attiecīgi arī Aspazijas dzīves stāsts un viņas ģimenes situācija, tas, kādas bija attiecības starp viņas vecākiem, viņas pirmā agrā neaizdevusīs laulība. Lielā mērā viņām šiem visam te mēs varam pateikties par to, ka mēs pazīstam Aspaziju, jo tas slīpēja viņas raksturu un audzināja viņas dvēseli. Un viņa sajūta šo vajadzību izteikties, un otra ļoti lielā un svarīgā lieta, kas ir viņas astroloģiskajā kartē, ir ļoti sāsināt iekšējās taisnības izjūta. Vienā no stāstiem par Aspaziju ir minēts, ka viņai vēl mazai meitenei Bodamai, kad skolotājs ir pārbaudījis bērnu zināšanas, ir teicis, ka jā, jūs jau gan esat, tu tā kā esi ļoti gudri, ja tu būtu puisis, ja tu būtu vīrietis, tu ļoti daudz varētu sasniegt. Un tas ir arī acīm redzam bijis viens no pagrieziena punktiem, kas viņai licis, bet es arī varu. Es esmu sieviete, un es arī varu pierādīt, ka es arī varu lielas lietas šajā dzīvē sasniegt. Tā kā šī te vajadzība nolikt centrā spēcīgās sievietes un tajā pašā laikā tomēr būt māksliniecei, viņai ļoti izteikta arī viņas astroloģiskajā kartē. Vispirms viņa pati kļuva par dzejnieci, vispirms viņa pati kļuva par rakstnieci, un tikai tad viņa atrada Raini. Un pēc pietiekami vairākiem avotiem mēs saprotams, ka bez Aspazijas nebūtu mums Raini. Katram lielam ģēnijam blakus ir sieviete, kas viņam ļauj spīdēt. Un Aspazijai nācās atkal ar savu duālo dabu no vienas puses būt šādā dzejniecei, māksliniecei, rakstniecei, no otras atcerēties, ka ir kaut kur jādzīvo, ir kaut kas jāēd, un jābūt stabilai, ikdienai, sadzīvē, organizētai, un viņai ar abām šīm lietām noteikti pienācīgi labi tīk galā. Tā kā, un no astroloģiskā viedokļa, viņas astroloģiskā karta ir diezgan sarežģīta. Tad arī iekšēja miera viņā pilnīgi noteikti nebija, bet es saku vēlreiz, tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņa mums ir. Pasaulē tie cilvēki, kur arī mūsdienās sasniedz daudz, viņi ir ļoti nemierīgām kartēm. Jo tie, kam ir iekšā harmonija, viņiem jau nevajag iet, cīnīties, mainīt, attīstīties, viņiem ir labi tur, kur viņi ir. Tad Aspazijai nebija labi tādā veidā un tādā vietā, kurā viņa atradās. Kā jau arī Zibija, viņai diezgan tuva ir ceļošana pa pasauli. Atrašanās kaut kur ārpus tās vietas, kurā viņa dzimusi augusi, tad trimda priekš viņas bija zināmā mērā labvēlīga. Un tāpēc viņa arī tik daudz laika tur ir pavadījusi, gan no personīgā pašsaglabāšanās instinkta, gan arī no tā, ka viņai vienkārši patika kaut kur braukt, kaut ko redzēt. Žēl, protams, ka viņa tā arī nenonāca savā sapņu valstī Grieķijā, bet gan jau kādā citā dzīvē. Visticamāk, viņa tur ir bijusi vai ir tagad. Un nobeigumā vēl viena labā ziņa par to, ka Neptūns, šī pati dzejnieku, mākslinieku, mūzika planēta, šobrīd ir savās mājās zivs zīmēs, un vēl pēc 10 gadiem viņš atkal atgriezīsies jaunā. Tā kā mums ir cerība, ka mums kā pēc gadiem 10 dzims jauni dzejnieki, rakstnieki, mākslinieki, kartinātāji. Sāksies atkal pasaulē jauns cikls, kaut kas no sākuma, kaut kas no beigām. Paldies, es ļoti daudz uzzināju par sevi, jo es esmu zivs zīmē dzimis no 10. martā pēc dzimšanas dienu. Paldies. Es jums droši Neptūns malnā. Es godīgi sakot, es neesmu to noskaidrojis. Mēs varētu to noskaidrot abas pēc tam. Satikties un noskaidrot. Jā, mans jautājums ir tāds, vai jūs esat kādreiz novērojuši tādu lietu, ka jūs satiekat ļoti daudz cilvēku, jūs daudziem cilvēkiem runājat, kāda ir tātad viņu zvaigžņu stāvoklis, vai no tās zvaigžņu stāvokļa var izmukt vai nevar? Vai vajag? Kāds izlas jautājums man domā, vai man brīvīgi? Nodalīsim, lūdzu, horoskops nav astroloģija. Tas, kas ir avīzē, tas, ko mums tur raksta Auniem, ja mežāžiem un jānāk, tā nav
astroloģija, tā ir izklaide mīlīša. Tieši to tu arī uztveriet. Astroloģija ir tā, kas strādā ar katra cilvēka individuālo karti, ar esošo aktuālo kādas mums planētas, kurās notiek zīmēs atrodas pašlaik. Tā ir astroloģija. Tā ir tāda pietiekami liela sistēmiska zināšanu kopa. Tas ir domāšanas veids. Tas ir pasaules uzskats un domāšanas veids. Man tas palīdz dzīvot. Jums arī palīdzētu, ja jūs zinātu. Ja jūs sevi nezītu, nav jāizrauk, nav jāaiziet no sevis, var sevi attīstīt. Bet, ja jūs zināt, ko sevi attīstīt, tas ir daudz vienkāršāk izdarāms. Labi, paldies. Varbūt kādam ir jautājumi? Pēc tam tātad arī varam satikties, paņemt telefonu, e-mailu un varbūt kādi ir uzzināt, tātad ir dzīves saunā vai kaut kur citur. Un tas paldies jums par Diemžēl man nesanāca šajās 2 nedēļās izlasīt visu par aspāziju, bet esmu iesaukusi 3 grāmatas. Un vienā no grāmatām es izlasīju šādu aspāzijas jautājumu, kas man likās ārkārtīgi mūsdienīgs. Man likās, ka to kāds ir vakar uzrakstījis. Un jautājums ir tāds, kā mūžu nodzīvot gaismas piepildītu? Kā stāvēt pāri mīlestībai, meliem, nodevībai un naidam? Kā izturēt pārbaudījumus ar naudu, varu un slavu? Kā piepildīt savu cilvēcisko misiju? Būt godīgam. Tik vienkārši, vai ne? Un man liekas, tas viss sāks skolā. Aicināsim Līvija teica, ka viņi viegli gaisa. Lūksim Māru Silādu, Rīgas Valdorf skolas direktoru. Kā jāaudzināt, kā būt godīgam, kā to visu pārvarēt? Un Līvija atbilda savu, un pēc tam vēl tāds skrējienam. Paldies arī. Man ir liels prieks būt šeit šodien. Paldies Laurai, ka man uzaicināja. Man ir jāsaka, īstenībā visi tie, kas šeit priekšā runāja, mēs droši vien esam skatījušies vienās tās pašās grāmatās un meklējuši vienas tās pašas atbildes uz šiem jautājumiem. Jo man arī likās ļoti būtiski tas, ko tikko teica mums astroloģi par to situāciju, par to mirkli, kad Aspāzijai saka, ka tu varētu kaut ko vairāk, ja tas būtu vīrietis, par to puisi pogriezēju, kurš būtu kaut kas vairāk, ja viņš nenāk no kalpu kārtas, un par šo ļoti lielo un būtisko jautājumu, ko Aspāzija visu savu dzīvi mokās, kā nodzīvot dzīvi godīgi. Un vai to var tā vienkārši ieaudzināt? Un kur sākas tā audzināšana, kur tā beidzas? Īstenībā reizēm skolā, tad, kad skolā ir daudz un dažādi jautājumi, tad es vecākiem saku, ziniet, mēs jau varam mīcīt tikai to mālu, ko jūs mums esat sagādājuši. Mēs varam strādāt tikai ar tiem bērniem un to situāciju, kāda mums ir. Par to, kāds tas māls ir līdz skolai atnācis, par to ļoti lielā mērā jūs paši arī esat atbildīgi. Un, manuprāt, ļoti daudz ir atkarīgs no vecākiem, no pirmsskolas izglītības iestādēm, bērnu dārziem un no tā, kādi mēs kā cilvēki esam kā audzinātāji mūsu bērnu priekšā. Jo cilvēks ir vienīgā būtne, kura patiešām mācās būt par cilvēku. Mēs zinām šos stāstus par vilku bērniem, kuri nebūdami cilvēku sabiedrībā, nespēja tā paši no sevis kļūt par cilvēkiem. Ja mēs kādu kaķīti atšķirsim no kaķu mātes, tad visdrīzāk viņš tāpat būs kaķēns. Bet cilvēks spēja iztaisnoties, nostāties uz savām 2 kājām, sākt runāt un sākt domāt tikai tad, ja viņam blakus ir piemērs padarināti, ja viņam blakus ir stāvoši cilvēki, kuri patiešām runā skaidru, skaistu, saprotamu valodu un domā skaidras, labas, baltas, godīgas domas. Jo bērnus ietekmē ne tikai tas, ko mēs pasakām, bet arī tas, kādi mēs esam. Un tas, kas man Aspāzijā patīk visvairāk, ir tas, viņi ir darītāji. Mēs šobrīd par ļoti daudzām lietām domājam un sakam, tas ir vajadzīgs un tas ir vajadzīgs, un izdarīsim tā, ka ieliksim skolas mācību programmā vēl vienu priekšmetu, kurš stāstīs par
veselīgu uzturu, vēl vienu priekšmetu, kurā stāstīs bērniem par to, kā ceļš pareizi jāšķērso, vēl vienu priekšmetu, kurā stāstīs par to, kā pareizi jāveido attiecības, un mēs gribam visu laiku tikai runāt. Un aizmirstam, ka īstenībā tā īstā griba jau nedzīvo vārdos. Es varētu šeit gribēt, lai es nezinu, kas notiek. Es varu vienkārši gribēt, lai tas krēsls pabīdās tālāk. Bet no tā, ka es te runāšu un gribēšu, nekas jau nemainīsies. Man pie tā krēsla jāpieņem, tas krēsls ir jāpaņem un jāpabīd. Un tas ir tas, ko mēs bieži aizmirstam, ka mums ir jādara tas, ko mēs sakam. Un mums ir jābūt tiem jaunajiem cilvēkiem par piemēru un parādu. Un īstenībā šajā pedagoģijā, no kuras es nāku, uzstādījums ir tāds, ka nevienu jau nevar audzināt. Es varu audzināt tikai pats sevi. Un caur to, kad es strādāju ar sevi, es atstāju iespēju uz visiem tiem, kas man ir apkārt. Un tas ir tas svarīgākais, kas ir jāsaprot. Mēs nevaram nevienu pārmainīt, mēs nevienu nevaram izmainīt. Mēs varam tikai, kā mums teica, iepazīt savu astroloģisko karti, saprast, kādas ir manas labākās īpašības, kuras man ir dotas piedzimstot, un mēģināt tās stiprināt un izkot. Atceroties, ka es dzīvoju pasaulē, un šajā pasaulē es neesmu viens, es esmu kopā vēl ar pārējiem cilvēkiem. Skola ir tā vieta, kur sanākot bērniem kopā, katrs no viņiem augst apliecinājumu un stiprinājumu un grib saņemt šo ziņu par to, ka dzīve šeit uz šīs pasaules šobrīd un šeit ir svarīga un ka katram šeit ir kāds uzdevums veicams. Un skolotāju aizraušanās reizēm ar to, ko mums uzstāda ārējā sabiedrība arī un vide, kur saka, ka ir svarīgi zināt reizrēķinu, lasīt un rakstīt. Tas, protams, arī viss ir pareizi, bet vissvarīgākais ir atrast sevi un savu vietu dzīvē. Zināt, kas es esmu un ko es šim visumam nesu. Tie vārdi, kas mums šodien tikšanās reizē ir kā vadmotīvs. Un skolotājs Valdara skolā nākot iekšā vienmēr nedz ārēji, bet gan iekšēji, nostājoties klases priekšā, noliec galvu savu skolēnu priekšā. Un tas nekas, ka tā ir tikai 1. klase. Tādēļ, ka skolotājs zina, ka tās individualitātes, tās personības, kas ir sanākušas uz skolu, ir jau šeit kādreiz uz zemes bijušas, ir jau ar viņu sarunājušas, ka viņām skolas solā jātiekas. Un vēl arī skolotājs nojauš, ka iespējams, ka daudzas no šīm personībām ir daudz varenākas, spēcīgākas un daudz nozīmīgākas nekā tas skolotājs, kurš priekšā ir. Un iespējams, ka tad arī mums radīsies negaidot 10 gadus un visus pareizos stāvokļus arī tie cilvēki, kuri patiešām palīdzēs mums atkal atgriezties un saprast, ka bez akadēmiskajām zināšanām, bez tām lietām, ko mēs izmēram, ļoti, ļoti būtiskas ir tās neredzamās lietas, tie tikumi, tā gudrība, kas ir mūsu tautas dziesmās, kas mums to pamatu dod, kas ļauj tam cilvēkam iesakņoties zemē, un to jau nevar izmērīt. To nevar redzēt, to var tikai just. Un to sirds gudrību, kas piemet Aspāzijai, es novēlētu arī mums visiem savā ikdienas dzīvē, satiekoties ar bērniem, ar mazbērniem, ar mazmazbērniem, atcerēties vienmēr par savu izturēšanos, ar to, ko mēs patiesi domājam un jūtam, mēs visu laiku, visi audzinam savu nākošo paudzi. Liels paldies! Es jums uzdošu ļoti provokatīvu jautājumu. Skolotāji, tātad skola. Iedomājieties tādu situāciju, ka neviena cita nav, un jums rīt ir jākļūst par izglītības ministru. Un jūs tagad nonākat Vaļņu ielā, tur tajā lielajā koku kabinetā, sēžat pie tā garā galda un domājat tā, ko lai dara. Kas būtu tas viens no pirmajiem tādiem ideoloģiskajiem darbiem, ko jūs mainītu?
Jums ir visas iespējas, viss jūs esat nonākusi un jūs tagad teiksiet savu stingro vārdu. Tieši pie astrologa teikšu, vai tiešām man tur jāiet. Labi, nākošais. Droši vien, ka tas, kas pietrūkst un kas bija arī mana izvēle tajā mirklī, kādēļ es izšķīros par šo pedagoģiju, ir pedagoģija, kura patiesi ir balstīta cilvēka izpratnē un zināšanās un filozofijā. Tas, kas mums pietrūkst, ka mēs reizēm nepaskatāmies uz to, ka cilvēks ir vesela būtne. Gribam viņu redzēt pa daļām, gluži tāpat kā kurā priekšmetā. Un, manuprāt, Latvijas izglītības sistēmai ik pa brīdim pietrūkst šī vienotā skatījuma uz cilvēku, sapratni par to, ka cilvēka skolas dzīves laiks ir tikai viena daļa no veselas kopīgas dzīves. Un, manuprāt, vēl viena lieta, kas mums būtu jāmaina, mums būtu drusciņi jāmaina tas uzstādījums, ka mēs visus gribam, ar visiem gribam konkurēt, sacensties un bīdīties uz priekšu. Mums būtu jāatgriež pie tā, ka Latvijas vienmēr ir novērtējis jebkuru darbu un priecājies par jebkuru cilvēku, ja viņš ir pareizajā vietā un pareizajā laikā. Un ja mēs saprastu, ka visi nekad tāpat nevedīs uzņēmumus, un visi tāpat nekad nebūs tikai tie, kas noteiks un komandēs, bet ka kādam ir arī vienkārši jāstrādā. Un ja mēs to arī pateikt, ka mēs cienam jebkuru, kurš dara katru mazāko lietu, tad varbūt tās lietas atkal sakārtot tos pareizi. Varbūt. Paldies, jūs jautājumu. Es tagad saprotu tā, ka daļa no kliņģera mums aizvien palielinās, jo visi jautājumi sakrājas tajā sadaļā, kuru mēs tātad jau pārunāsim divatā, trijatā un mazos pulciņos. Kēti ir teicis pasaciņā viņam tie vārdi, ka nav nekā vērtīgāk par zeltu un sudrabu kā saruna. Pēc, manuprāt, tas ir tas, kas mums arī jāiemācās un jāievērtē. Saruna ir tas viss visvērtīgākais. Mēs jau visi priecājamies par to kliņģeri. Ja, mēs jau visi gaidām kliņģeri un sarunas, bet līdz kliņģeri mums vēl ir jāmanāk. Tāpēc aicināšu Līviju Miķelsoni, sociāliņu. Man jāsaka godīgi, ka es Līvijas darbus un Līviju pazīstu vairāk kā 10 gadus, jo kad es strādāju biznesā, es ļoti bieži pēc jūsu sistēmas atlasīju darbinieks, ļoti precīzi metodi, un paldies jums par šo milzīgo darbu, ko jūs ieguldījis. Nāk, varbūt vairāk uz Līviņu. Pastāstiet pati, kas ir sociāliņa, un lai cilvēki, varbūt visi jau zina, bet varbūt kāds tomēr nezina. Bet es gribu nedaudz, 3 minūtes veltīt astroloģiju. Žēl, ka es visu runu nedzirdēju, bet ko es gribu pateikt? 20 gadus atpakaļ šī zālē es prezentēju savu pirmo grāmatu. Nē, tas bija vēlāk, pēc 20 gadus atpakaļ. Man astrologs pateica, ka es aiziešu zinātnē, rakstīšu grāmatas, kuras iemantos plašu popularitāti jauniešos. Un es tolaik nodarbojos ar tirzniecību, bet es esmu, man viens tehnikuma biedrs sēž veterināriju beigusi, un es domāju tā. Interesanti, ko cilvēks, kurš nav strādājis veterinārijā, jo es tā sapratu tikai tam jomā, tad es varu kļūt zinātnieci. Un es domāju, muļķīgi, es viņam naudu samaksāju, nometu to horoskopu, un šādi tad palasīju, kas to rakstīs, un domāju tā. Kādas grāmatas es rakstīšu? Un es aizgāju tajā virzienā, ko man astrologs bija paredzējis. Tā kā globālai astroloģijai kā tādai es ļoti ticu, jo viņam man visu laiku sakārtojas dzīvi tā, kā man tas astrologs uzrakstīja 15 gadus priekšu un tā tālāk. Un arī savu likteni vairāk nedaudz mainīt. Jo man bija paredzēta māla kaut kur, pēc kādas nopelniem, bet es nav viņas izdeju. Nu tā, lūk. Un tā es ar veterināro diplomu Rīgā ienākusi no Madonas. Sāku tirdzniecības biznesu, pēc tam pārgāju uz iepazīšanās darbību, ja, kā visunā. Un tas arī man bija paredzēts horoskopā. Un 97. gadā nodibinājās tāda populāra iepazīšanās dienests kā Skārleta, kur man bija pieredze pāru salikšanā, un tur es nonācu pie socioloģijas. Jo tomēr astroloģijai, pareizi jūs sakat, gan tie raksturojumi nav tik ticami, vai ne, kā tas, kā paredz socioloģijas pāru salikšanos.
Un es ar milzīgu azaru ķēros pie šīs zinātnes, jo man nāca ļoti daudz cilvēku iepazīties, man kaut kā tāda elitāra cilvēka nāca. Un man dīvaini likās, kāpēc divi tik simpātiski cilvēki, teiksim, divi ekonomisti. Kāpēc viņi nevar palikt kopā, kāpēc viņi neaprecās, kāpēc viņi meklē kaut kādas blusas kažokā, ja? Un nejauši nonākot pie šīs zinātnes, es ar milzīgu entuziasmu jau 97. gada ziemā izstudēju to augstos kursu, kas tagad ir Praktiskā psiholoģijas institūtā, Bruņnieku ielā. Satiku vienu jaunieti, kas tur bija studējusi, bet viņi nebija atradusi darbu šajā nozarē. Un vispirms es tiku galā ar sevi, ar savām 2 laulībām, un trešā, kura man it kā bija, bet nebija komfortabla apstākļi kopdzīvē. Un es domāju tā, vai es tiešām esmu tik slikts cilvēks, es taču labais. Ja? Un es atradu jautājumus, atbildes uz ļoti, ļoti daudziem jautājumiem. Un tas, ko pēdējais dzīves biedrs manī saskatīja kā vissliktāko, izrādās ir manas vienas no labākām īpašībām. Piemēram, tādas, ka es varu sastrīdēties ar cilvēku, pat tad, kad viņš ir vainīgs, es varu aiziet piedošanu palīdzi un teikt, beigsim to naidu, es negribu naidu, naids cilvēku bojā, naids graudu cilvēku, un man nepatīk naids. Un tā es ļoti īsā laikā saliku daudz pārus, jo es vienkārši ieteicu, dažiem pat gandrīz vai varu, un teicu, tev viņa der, pamēģini. Tad es domāju tā, man sakrājas tik lielu kaudzi materiālu, tad es izvarbūt datorā nemācēju atrast materiālus. Es lasīju un es veidoju, es pat nedomāju, ka man grāmata taps. Nē, es vienkārši domāju tā, es saviem rādiem draugiem, tiem, kas te nāk iepazīties, rādīšu šos materiālus. Un pēc tam man pielica tāda doma, 2004. gadā arī iznāca pirmā grāmata, nepārveido sevi, tikai uzzinu, kas esi. 2000 eksemplāros viņa būs 2 gadu laikā izpildīta. Šobrīd es rakstu jau 4. grāmatu. Tā kā šī zinātne jau nedaudz ir, es negribu teikt, iegājusi kultūrā, bet sāk sevi iepazīt, jāsāk viņa ienākt kultūrā. Un es vakar biju Sudrabas kundzes sanāksmē, dibināšanas, tas vēl nav kongress, un es ietilpinājos kultūras un izglītību un zinātnes grupā, un tur sapulcējas 3-5 skolotāji, un es izdzirdu, ka viņi zina par socioloģiju un ka viņi pieprasa socioloģijas ienākšanu kultūrā, jo viņa ļoti daudz kur palīdz. Tieši šādā aspektā es paskatījos Aspāziju. Un es nepretendēju, ka es ļoti dziļi viņu esmu izlasījusi, man kaut kādā veidā vispār dzēja. Es tagad sapratu, kāpēc, tāpēc, ka es esmu zinātniskais tips, kaut gan humanitārais, socioloģis. Bet man vairāk tāds ļoti gudrs grāmatas interesē. Ko es panalizēju? To, ko es no biogrāfijas atradu. Es skatos, ka ir tādos manos gados daudz dāmas un kungi, varbūt viņi man nosodīs, bet es tā diezgan pārdroši tēmu risināšu, seksuālo, jo par to daudz raksta. Un es gribu atspēkot vienotru psihologu, tā skaitā Rudzīšu, kā runāt par to sociologu. Es rakstu zinātnisku pētnieciskos darbus par tādiem pasaulē ļoti slaveniem cilvēkiem. Piemēram, es Einsteinu esmu izņēmusi no tipa Dons Kihots un ielikusi Balzakā. Un arī par Raini, ka viņš ir daunismas pazīmes. Ja? Ka Aspāzija viņas sakārtoja. Es uzskatu, absolūti viņam nav daunismas pazīmes. Tikai tāpēc, ka viņš staigāja noteikti kaut kur nesapopts, caurās zeķēs, ne īsti vienmēr nomazgājies, ne īsti vienmēr piemērot apģērbies, ja? Tā ir viena iezīme socioloģijā, ko sauc par intuīciju. Bet, lai vēl jūs saprastu, kāpēc un kā es stāstīšu par Aspāziju un Raini, tā tad ir 16 tipi. 16 tipi.
ja, šī sadarības tabula, šī tipu tabula. Tātad katram vissadarīgākais ir tikai viens, un vēl otrs ir jau mazāk sadarīgs, un tā līdz pat 16, kuri galīgi nesadarīgs, līdz komfortam un revizijai. Raidis bija Donis Kihots, pirmā kvadrata, jo 16 tipi dalās komfortablās mājās, ko sauc par kvadrātu. Komfortablā māja ir tā, kur nekaujās, nestrīdās, nelamājās, kur domas saktī. Un Aspāzija dimātips, arī pirmā kvadrata. Aspāzija humanitārais tips, ar emociju ētiku, kā te saka, nelaimē es biju spītīga, cietsirdīga, stūrgalvīga, bet, ka biju laimīga, manī bija neizsakām, mīļš tēvs, jo viņa savu vīru par dēlu, tēvu sauc, un atkal man ir tabula līdz, kur es varēšu rādīt, kāpēc Aspāzija savu vīru sauca par bērnu. Ir sadalījums tāds. Ir mednieki, 4 tipi brieži, vecāki un bērni. Dimā, tātad Aspāzija, Dimā, Don Kihots bija bērns. Nevis tāpēc, ka viņš bija gaunis kā nezināt. Bet Don Kihots tips mēdz būt bērns. Kas ir bērns? Tas, kas visu mūžu prasa kāda aizsargātība, kāda rūpēšanos pa viņu. Pat to, ka pasakot, tu šorīt zobus aizmirsi nomazgāt, un tev katrā kājā ir savādāka zeta. Pat tā, es tīvas konferencē, kur zinātnieki sanāk redzu, ka kurpīte es caura, un no vienas nāk zila zeta, ārā rēgojās, un no otras pussarka. Pat tā. Kādreiz īpaši ģeniāli cilvēki ir ar šādām te novizēm, bet es šaubos, vai daudz izpelnītos tādu popularitāti un protams, Aspāzija viņu visu mūžu veidoja. Tātad māte, bērns, tas tā. Tad es gribētu spēcīgi atklāt savas intīmās jutekliskās personīgās dzīves detaļas, protams, var tikai liela mēroga dzejnieci. Es jau jums teicu, viņi ir humanitārā, ētiskā tipa dzejnieci. Tātad no 16, 8 ir ētiskie, 8 ir loģiskie. Ētiskie visi mīl dalīties. Vai tā ir prese, vai tā darba biedris, vienam pasaka, es tev izstāstīšu noslēpumu, un pēc pusstundas jau nākošajam stāstā. Bet saka, tu tikai nestāsti nevienu, es tev kaut ko izstāstīšu. Sociālība ir kur tik patēsno. Un viņi saka tā, ētiskajam tā ir barība, garīgā barība, klarčošanās. Mēs sakam, informācijas apmaiņa. Loģiskie, tu teiksi, mums ir Raimonds Pauls. Vai Freimanis bija Don Kihots tips? Viņi ir loģiskie tipi. Mēs daudz zinājām no Freimanīša dzīves. Tāpēc Freimanis, kā bija dziedātājs pavērsā, kā Don Kihota cips aizgāja bojā, jo viņam nebija blakus šīs te, tā kā Raini Aspāzijas sargātājs. Viņš citreiz, kā draugi teica, pa 3 dienām neko nēda, sakautuši maizes, garos stāvētu skatīt, neizgulējies, jā, nesakopts. Tātad ētiskajam ir tendence stāstīt par savu dzīvi. Un tāda patiešām, arī tā arī patiešām Aspāzija rīkojās. Tad es gribētu nedaudz pieskarties psihoterapeits Viesturs Rudzītis par Aspāziju raksta, ka viņš uz to seksualitāti un uzbudināmību raugās no citām pozīcijām. Aspāzijas psiholoģiskās problēmas pastiprināti saistījās ar tā dēvētām pirmās nakstiesībām Latvijā. To gan es neizprotu, jo es absolūti savādāk. Man top grāmata, kurā es veltīšu seksuālu modeļu, ja? un pavisam savādāk es izprotu sievietes seksualitāti, kurai atkal būs no manas puses aizstāvība. Ja? Kas notiek laulībā, kad sieviete vai nu saskaņā ar pašas gribu vai pretēji tam bijusi barona mīļākā? Kas notiek ar sievieti? Tie ir Rudzīša vārdi, ja? Es jums nolūstu, lai saprastu, ko es stāstīšu. Kas notiek ar sievieti, kura
bijusi ietekmīga, smaržīga vīrieša gultā, un pēc tam tiek pie mūžika, kas smaržo pēc kūts, ja? Tas ir Rainis. Tāda situācija sievieti atsevišķina no viņa seksualitātes un psiholoģiski atgrūžas. Nebūtnē. Ja ir sadarīta ar tandēmām pāris dzīvo, tad viens ir tas, kurš var smaržot pēc kūts, tas bija Rainis, un otrs tas, kurš arī strādāja fermā, viņa dzīvoklī nejūt kūts smagu. Ja? Tātad tas neatgrūž seksuāli. Uz otrādi. Ja ir sadarīta laulība, kā bija Rainim ar Aspāziju, tā notiek tāda iekšēji milzīga elektrizēšanās, ka cilvēks pat nevar izskaidrot. Pat ieraudzīja iepatikās un cauri mirst nost. Tikai humanitārais vai ētiskais to vieglāk, to viegli pauž un neslēp, bet loģiskais slēp. Jā, kā Rainis slēp. Tad viņš mazu frāku skandojā. Vēl par pilnīgi nepamatota tātad Aspāzijas seksualitātes motivācija, dimākā māte un bestāve. Šī tēma, ko, manuprāt, cilvēki varbūt nepiekritīs. Tātad 8 ir intuitīvie tipi no 16. Tabulā tas parādās ar tādu, vai ka man mums tā tabula nav līdz, 3 stūrīti, ir gan. Ar tādu 3 stūrīti, ja? Intuitīvais. Un 8 sensori, te ir dimāka. Tātad, sensori, neatkarīgi no dzimuma, ir pavedinātāji. Arī sieviete. Un es par to jaunībā cietu. Jo es pat izmainīju dzīvesvietu no Madonas uz Rīgu, jo es biju izšķirusies otrā laulībā, un piedodiet, es nevarēju dzīvot bez seksa, man vajadzēja seksu. Jo sociālība stāsta sensorai funkcijai. Ir 5 smaņas attīstītas un viņām seksu. Cilvēkam vajag tikpat kā ēšanu. Un ja cilvēks to nesaka un apziņā neparāda, tad viņš zemapziņā viņam naktī notiek krāpju raušana, jā, es pati to esmu pārdzīvojis. Un, protams, sākās ginekoloģiskās slimības. Mastopātijas, miomas un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, ka tur stāstīts, kā pēc tam Aspāzija Rīgā, dzīvojot, mīlēja bohēmiju. Jā, sensorais to mīl. Bet tā, ja būtu ekstraverts, viņa bija introverts sensorais. Tas daudz uzkrītošāk to darītu. Viņa bija introvertā tomēr. Un ja jūs noskatītos filmas tādas, ka es kādreiz savā mājaslapā lieku, lai noskatās cilvēku, lai izprotu tipu, jā, kā uzvedās. Ļoti bieži sievieti ir pavedinošā. Piemēram, mans duālais ir Balzaks, ko es savā jaunībā uzskatīju par pārāk tūlīgu, jo viņš bija pavedināts. Bet piedodiet 60 gadus atpakaļ, 50. Dievs pasaka, ja, teiksim, ballē sieviete aizgāja pirmā uzlūdzi vīrieti, kurš nebija lūdzis viņu, jā. Tur bija arī tie morālas kritēriji, kas traucēja tamī laikā sievietei būt tādai, kā viņu daba radījusi. Tā ir radījusi daba. Tā. Kas vēl? Rudzītis saka, pētniecība vairāk, jā, kad maz veltīta pētniecība, tad viņš kaut kā grib saskatīt, kad arī tās nebija īsti veselīgas pazīmes. Pilnīgi veselīgas pazīmes. Ja man kādreiz būs kāda spraudziņa, es sākšu arī pa latviešu šiem ģēnijiem rakstīt tādus zinātniskus darbus un droši vien, tad es atspēkošu. Seksuāla dzīve, faktiski seksuāla dzīve ir maz izpētīta. Man būs gan grāmatā diezgan daudz aprakstīts, kā mēs rakstam sociāli. Funkcijā. Ja funkcija, tas ir raksturu iezīme kopa. Ja? Funkcija ir raksturu iezīme kopa. Sensors, tas ir 5 maņas, tātad redzē koža, garša dzirde un visas miesiskās pāris, kas sēž iekšā un viņas atmostās ļoti ātri. Pat tad sensorā tipa sievietei, pat tad, ja viņai nav blakus vīrietis, vispār nav vīrietis, viņa var vēlēties seksu. Nu, es domāju, tā īstumā arī viss. Tev nav. Nu jā, par kopēm teicu un runāt. Tā
šajā sadarības tabulā. Dimā, tātad tā bija Aspāzija, Daugavpils, Dēļduāls, viss sadarībā. Viņi nodzīvoja sadarībā tandemā. Protams, neiet runa par kaut kādām problēmiņām, ja cilvēkam ir anatomiskas problēmas, tur tā rakstīts, ka vai viņi ir vispār seksis. To es nesaprotu. Un es tik plaši neesmu izpētījusi. Jūs paldies. Es iepriekšējo jautājumu jautājot provokācijas sakarā ar izglītības ministru neparedzēju. Būs vēl provokatīvāks stāstījums. Un liels paldies jums par drosmi un provokāciju. Un lai vēl visus iekustināt, arī būs vēlāk iespēja runāt. Es lasu jūs mājaslapu un arī tagad pirms nākšanas palasīju. Tas jautājums ir tāds, ka pirms kādiem 10 gadiem es domāju, ka tā viena sadaļa no manis ir, ka es esmu ekstraverta. Savukārt jūs esat novērtējis, ka es esmu introverta un es esmu kā bērns. Vai varbūt tā, ka dzīves laikā izmainās tas priekšstats? Jo ar vecumu man arī šķiet, ka es kļūstu arvien introvertāk, man gribas arvien vairāk būt vienai un vienai. Vai tas mainās, vai vienkārši tā nav tāda sevis izprašana līdz galam? Tas ir priekšstats jums, tas vai man? Vai mainās ekstraverts uz introvertu un otrādā? Raksturs mūžī laikā nemainās. Es salīdzināšu ar 2 leduskapiem vai ar 2 datoriem. Katra mājās ir leduskaps un dators, bet iekšā saturs mainās. Jūs teicāt, ka bērni mēs audzinām. Es arī par porām runāju savos kursos. Mēs bērni audzinām. Ja mēs cilvēku neaudzinām, viņš paliek pa malu. Ja? Tātad saturs mainās cilvēkā. Dzīves pieredze socializējoties. Un tā tālāk kādreiz ļoti labs cilvēks nokļūst cietumā, un kad viņš atnāk, viņš tipu nav mainījis, bet viņš piebācis to leduskapi ar tādā negācijā, kad viņš atkal ir audzinām. Viņš jāpatēr par cilvēku. Tīvs dzīves laikā nemāties. Jums bija jautājums, Laura? Es tikai jautāju, kādu bērnam vajadzētu jau noteikt to sociālo? Es varu noteikt šūkolī jau. Teiksim, tādas 2 lietas ir. Loģiskais bērns raud un atklus. Tā kā liekas, viņam mutikāts būtu aizbāzis, bet ētiskais, humanitārais gaida, lai viņu nomierina. Bet mēs ņemam vidusskolniekus. Es arī piedāvāšu, ja mums sanāks no Sirds Latvijai, es esmu tiešām iestājusies pirmoreiz mūžā partijā, tad mana programma ir skolas un izglītība. Man ir 140 jau izmācīti mani studenti, kas ir ar maģistratūras izglītībām, ir gatavi stāties darbā, jo skolotāji viennozīmīgi pasaka, ka viņiem bērnus vajag orientēt, un tad mēs tiku varam kā īsti noteikt ar 18 gadiem. Un tad vēl ne tik precīzi kā jau pieaugušiem cilvēkam. Jo cilvēki, es nezinu, ko saka psihologi, cilvēka raksturs beidz veidoties kaut ko tā uz 25 gadiem, vai ne? Bet 11, 10 gadi, ja ir ļoti smagas attiecības ģimenē, vecāki grib zināt, un nāk ar maziem bērniņiem. Jo 5-gadīgs bērns absolūti spļauj mātei acīs, spēt, tad mēs noskaidrojam. Tad lūk, lai ar viņu vairāk nodarbojas tēvs, jo viņš atnāk uz interviju. Jūs paldies, vēl kāds kaut jā, lūdzu. 2 pēc labi, pēc tam jūs, ja? Lūdzu. Es varbūt gribētu teikt tā, es paklausies pirmoreiz dzirdēju, ka Raina kādu haunu vērtējuši. Tad pirmais es gribētu teikt, lai tāda būtu tad visi latvieši. Un otrs, es gribēju teikt tā, ja garīgi zems un arī tādi ir tie zinātniskie pētījumi, ka Raina Raspāzies, es tāpat kā Aspazī lasījusi visādas muļķības. Ja garīgi zems cilvēks vērtē garīgi augsts cilvēku, tad iznāk šāda absurda. Un būtu labi to arī uzrakstīt un pateikt. Nav mūsu garīgajā virsotnē augstāk virsotni par Rainu, un ja viņi var nosaukt šādā vārdā, tad tā ir vienkārši ļaundabīga darbība. Jā, mūsu Rainis ir Ziedonis. Man arī tās Ziedonis. Tiesībā. Nē, tas nav mans izdomājums, man ir izkopēs, tas daudz. Kad cilvēks rakstīs, es arī tā negribu piekrist. Ja cilvēks pats apzinās savus trūkumus
un ļoti grib viņu mainīt rakstu, tad cilvēks to var izdarīt. Tas esmu padomājis. Ja? Otrs, tas tā, individuāli. Bet otrs attiecībā uz Raini. Man šķiet nevajadzētu absolutizēt Aspāzijas lomu un vispār sievietes lomu kā tādu, ja? Un padarīt viņu kā tādu bērnu un nevadām Don Kihotu. Jo atcerieties tikai jaunības sākumu paši, ja? Tāls noskats zilā vakarā ir absolūti vīrišķīgs dzeju krājums. Ja? Ļoti dziļš, spēcīgs un filozofisks pat. Aspāzijas blakus viņam nebija. Lūk, viens no tiem argumentiem. Tāpat, viņa palīdzēs Fausta tulkojumā. Teiksim, tur ir varbūt daļa no viņas dzejas iekšā, to mēs nezinām. Bet, katrā ziņā viņš tajā laikā arī sēdēja viņas cietumā, kad liela daļa no Fausta tulkojuma tik veikta. Padomājiet par šādiem patiem. Un zināt, ka vispār reizēm ir tāda tendence iebāzt savā modelī. Visu to, ko pie kā viņi strādā. Šādi modeļi ir primitīvi. Dzīve ir daudz bagātāka, pēc manām domām par šiem modeļiem. Tas, ko mēs drīkstu un pateikt Dārviņas vārdus, ko viņš ir teicis savā vienā no skaistākajiem darbiem, ļaus viņu pārdarīt netu liels un sevi neaizstājiet uz citus. Bet pacel citus, un tu celsies pats. Es vēl vienu teikumu gribu tomēr pateikt. Ja mēs vispār ticam, ka tur augšā uz mākoņu maliņas sēž Dievs, tad ir jāsaprot, ka šādām līnijām kā Rainim tika arī likta klāt šī sieviete Aspazija, lai notiktu šis notikums. Un sievietes loma par zemi novērtēt jau 6000 gadu. Es ceru, ka tagad ir zelta laikmets, ko ievadīs sievietes. Tieši to es arī aizstāvu. Paldies, Līvija. Tas, par ko man ir prieks, mēs katrs kaut ko varam domāt, un es patiešām cienu katra viedokli, un tā metode, kas katram dara, tā ir laba. Bet tas, ko Līvija panāca, par ko paldies, jūs sākāt runāt. Liels paldies visiem runātājiem par jūsu provokāciju. Paldies jums! Bet mēs varam turpināt arī pēc tam, kā teica, apsolītās zeme kliņģeris. Man ir jāsaka tā, kad mēs ar Lauru Riekstīgi runājām par visiem runātājiem šodien, tad es apmēram zināju, ko katrs runās, bet es nezināju tieši. Nav tāds noteikums uzrakstīt referātu, tad mēs zinām, ko runāt. Un es tagad pie sevis domāju, kā mēs varētu mest laiku no Aspāzijas, no pedagoģijas, no astroloģijas, socionikas uz mūsu nākošo runātāju. Pirms es saku, par ko jūs runāsiet, es aicināšu Andri Jāncišu patu šeit priekšā. Noteikti nezināsiet. Man Andris pats saistās ar dzērvenēm. Man dzērvenes ļoti garšo, un es zinu, ka viņš audzē brīnišķīgas dzērvenes, un tas, ko es ieteiktu ņemt piemēru no šī cilvēka un katram iekopt mazu lauciņu, vai tās ir melenes, vai dzērvenes, vai jabenes, un ēst mūsu Latvijas svaigumu. Bet tā tēma, par ko jūs runāsiet, un mēģinu viņu sasaukt kopā ar visu pārējo, kas tad es esmu un ko dodu visumam, un kā tad dod visumam? Jā. Lūdzu. Tā. Ir viens ļoti vienkārši, tikko teica, ka paraktīgi bija paredzēts mirti, ja? Patiesība ir drusiņa precīzāk. Nākot uz zemes, mēs saprotamējam savu dzīvi un izvēlējamies 3 vai 4 izejas no šīs dzīves. Jūs varat iziet ar pirmo, ja jūs nepildāt savu mērķi, varat iziet ar 2, 3. Respektīvi, ja jūs esat iegājis savā dzīves uzdevumā, tad jūs attālināt to izēju. Kāpēc? Lai no sevis atdot visvairāk radošo potenciālu. Nākošais es gribu iemācīt cilvēks šo to par sevi izzināt pašam sevi. Vienkārši jūs paverat dzēju un atverat it kā stihiski, un jūs ieraudzīsiet sevi vēl vienu dzēju. Es atvērās frāzi, bet man nācās dosiņu pārmainīt. Un tur tā dzēja man veltīt vējmāts mīlulis, sapņotājs, žēls, viņa raksta, es tā nerakstītu. Nepareizs audzēknis, negaisu audzēknis, nemiera dēls, reizē tēva un pērkona dēls. Ko es izlaboju?
sapņotājs žēls, bet sapņotāja tēvs. Un otrs tēvu un pērkonies rakstīt ar lielo burtu. Kāpēc? Tāpēc, ka, lūk, es tagad ļoti pieturēšies konsekventi pie šīs tēmas, ja? Vispirms par sevi. Ja? Es galvot, ka diezgan mācīgi lasījuši visus manas rakstus, kādi 70 vai 80 zintniekā. Un viens tās ļoti raksts ir par tēvs ar lielo vārdu. Un tā ideja man radās, kad es iepazinos ar vienu zinātnieku Kijevā, kurš arī strādāja pie kādu nopietnu darbu, pēkšņi saprata, ka viņš vairs nav šajā pasaulē un saņem īpatnējas ziņas. Un šīs ziņas izrādās pārbaudot materiālu pasauli, izrādās pilnīgi pareizi, vai arī notiek ar laiku, un viņš nonāk baznīcas ietekmē. Bet viņš aiziet pie baznīcas, pēc tam vēlreiz prasa informatorē, un tas baķko. Un tas pateica tā, tev baķko dod tās ziņas, bet tas nav tajā baznīcā. Tev būs klausīt ziņas. Man līdzība ir tāda, kā jau 3 gadu vecumā, kad man pēc kāda gados gribēja kristīt māmas un arī mani, tad es izmisīgi palīdzēju gultas, pieķēros pie gultas kājas 3 gadu vecumā. Es zināju, ka es nedrīkst būt kristīts, jo tas ir pilnīgi aizmirsts man, es esmu tam pretī. Un mācītājs beigās uz gultas, viņš uzskata, ka es kristīts, es uzskatu, ka nav. Un tad, kad es Austrijā gāju pa ielu, es dzirdu, man sauc. Savādākā vārda, bet es zinu, kā mani sauc. Es pagriežos un ieraugu 8 stūru krustu, un labi zinu, ka es visu zinu, kas tur iekšā ir. Ja? Un lūk, te ir izskaidrojums tā, kad ekstrasens redz manu auru, arī aparātos, kur redzēt, viņi drausmīgi, es tagad cenšos viņu samazināt, lai jūs neapredzināt. Un viņi teica tā, tu esi tik Latvijā neredzēts cilvēks, bet tev ir ārkārtīgi interesants liktenis. Tev būs 4 dzīves, 4 sievas, 4 dažādas dzīves. Nu, tagad šobrīd es teiktu, viss tas ir. Bet vienkārši tas ir drausmīgi, kā teica, jā, drausmīgi smagie mīlēšanās, citiem ir tur medz mēnesis, man ir medz kādi 7, 8, un tad sākās brukums. Un var cīnīties kā gribu un nevar. Neko izdarīt. Un lūk, tad izrādās, nonāca pie diezgan interesanti cilvēki, kas brīvlās auras vēstījumu, un saka, ko tu cīnījies? Tu pats izvēlējies nākot uz zemes, tādu ceļu izvēlējies, un tu absolūti neorientējies sievietēs. Tev bija daudz mūžu iepriekš, tu biji augsts priesteris, tu biji karavados, tu viss kaut kas bija, jā, no sievietēm tu nekā nezināji. Tu domāji, ka tās ir mašīnas, vai nekas tāds bērns. Ja? Un lūk, tāpēc savā manā liktenī ir pilnīgi tas, kas daudziem nav. Da? Un viens no tādām, kā saka, lūdzu momentiem, kad es sapratu, ka visa dzīve ir pilnīgi savādāk, nevis kā mums māca un rāda, bija 40 gadā, jo tad es iepazinos ar ārkārtīgi senu vēstījumu par Vērmeles gadu. Ka Vērmeles gadā ūdens būs rūgts, noies mati un tā tālāk, un sāksies grandiozās izmaiņas uz zemes. Un Černobiļa, lai jūs saprast, tās paralēles ukrainiski ir Vērmele. Un tajā gadā arī pie manis nonāca ļoti gudra cilvēka grāmatā, Nikolais Zavavīšins. Viņš uzrakstījis to 71. gadā par Nostradamus. Un Nostradamu vēstuli karalim ir rakstīts sekojoši. Un izveidosies ziemeļos valsts, nogalinot visu valdnieku, ieskaitot bērnus. Un šī valsts deklarēs ārkārtīgi skaists ideāls un tā. Patiesībā būs uzurpēšana, mēļa prostitūcija un tā tālāk, ideja prostitūcija. Bet paldies, pateicoties Dievam, kaut kas tam līdzīgi šī tāls ilgi pastāvēs 73 gadus un 7 mēnešus. Nu tātad 91. gadā mājā vajadzēja savienību saprāt. Un ticiet man, es varēju ar visām savām zināšanām, pārliecībām iet pie tautas fronta līdz pašām augšām viesotē. Visi teica tā, tu esi idiots, tu esi tas ir provokātors un tā tālāk. Bet es uz viņam nospļāvos un nospriedu, kas ir vissliktākais. Vissliktākais Latvijai ir ar sīvi. Un tad man patrāpījās atkal kā nejauši Džons Volts, tas ir Amerikas indiāns, zinātnieks, kurš izvēlējās sev dzīves mērķi, pierādīt zinātniskām metodēm, ka viņa tautas zināšanās slepenās, ir ārkārtīgi pareizi. Un viena no tām ir tās ogas, ko viņi sauc par augstāk gara sūtītām ogām. Un augstāk gara tāpēc, ka tās stiprina ne tikai miesu, bet arī dvēseli un garu, ka šīs ogas ārkārtīgi palīdz cilvēkiem. Un veselības līmenī sievietēm savat kārtībā un sistēma
un tad, ja tās olas mājās ir, dzims daudz un veselīgi bērni, vīrietis nekad nekrīt ar sirds vājumu, var arī izpildot savu vīriešu pienākumu, nepaģības nekad, un jo viņam sirds ir apasļot labu, un nekāds infarkts viņš nezina. Trešais, vīrietis nekad nav apalīgs, viņš ir veikls, jo izvada holesterīnu tā. Nu, un šobrīd plus vēl tam ir vēl būtiski nesen, zinām, ierādīja, ka veids ir brīnišķīgi ārstē. Bet vēl viens papildinājums no Latvijas puses, ka tās ir atsevišķi ķīmes, kuras uzgāja un nelaida mani sievu, kad mēs 4 gadus cīnījāmies ar vēzi, no 4. stādīs līdz 2. nonācām, un kad es daktariem teicu, ka te taču ir tās dzērves, kas viņai patīk. Viņš saka, ko tu te tehnisko zināji, doktors mācījis mūsu ārsts, bet pēc 7 gadiem viņas nāvas es lasu, rakstu, atklājums Amerikā, jā, antacianīti palīdz vēsim, jā, un mēs Latvijā audzējam tādas šķīnas, nu viņas ir neražīgas, jā. Pasaulē viss jau cenās uz tām lielām ražām, un tās neražīgās tās ir tās, kas ārkārtīgi garšo manai kundzei, kad viņi bija jau, 4. stādie, faktiski uz rokām esam cilvēks, bet pateicoties tām nokām, nonāca līdz normālajai veselības stāvokļi. Un ja es nebūtu piekrītis vai ne radiācijai, tad vēl tagad dzīvot. Tā, respektīvi, es gribu teikt tā, ka sākot ar Černobiļas gadu, tad, kad notika apziņas, cilvēku apziņas paplašināšanās, objektīvi parādība, otrs lecējas apziņas paplašināšanās notika tad, kad sabruka tiešām savienība, tad es sapratu, ka kaut kas ar to apziņu nav tā, kā man mācīja, nav visas skolas, sākot no pamatskolu līdz augstskolu nepareizi, jāsāk mācīties pašām. Es iemācījos saprast, ko koks stāst, ko sunīts runā, un tā tālāk. Ja. Un šobrīd manā savu sunīti galīgi nekādas problēmas nav. Viņš zina, kurā brīdī mēs brauksim, kurā brīdī viņš neies, un tā tālāk. Ja. Un pats galvenais, es sapratu, kā ir jādzīvo. Jādzīvo atbilstoši savām mērķim, savam uzdevumam. Un viens no tiem atslēgas vārdiem ir sekojušies, kas ir tavs apzīmējums. Nu, jo redziet, kosmiskajā informācijas laukā neeksistē vārdi, eksistē simboli, jēdzieni tā tālāk. Un es sev atradu, teiksim, 4 simbolus parādīšu. Pirmais bija Kristus, uz augšu vērsts, ja. Nākošais simbols bija šāds, ja, it kā dubult V, bet trešdaļa, es jums nosūtīšu šo simbolu, ja. Droši vien esat daudz redzējuši, ja, daži mums politizēt to pielieto, ja. Kas šis ir? Tas ir svarīgākais. Es viņu drīkstēju tautai aprakstīt un pēc dažiem gadiem. Un tad, kad es zināju vienu ekstrasens, kas strādāja kopā ar Gogu, Arturu Gogu, un viņa meklēja par to brīnišķīgo mežu un atrada atmiņas, kas iztēlo šo zīmi. Daudzās Latvijas svētvietās šī zīme ir. Un ekstrasens Arturam prasa pasaules, ir tāda zvaigzne Kasapēja. Viņa saka, nē, līdzīgi ir Kasiopēja. Viņa saka, jā, pareizi. Jo viņai naktī kaut kas bija notiktējis, tavs uzdevums atrast seno, slepeno šīs tautas stiprinošo zīmi, Kasiopēju. Man tāpatās pateica, tev šī zīme jāpadara tautai, jo tā ir visspēcīgākā. Un lūk, bija Latvijā ļoti fanātisks pētnieks, dr. Strautiņa, kur pētīja zīmu lomu. Ideja sakojoša, zīmīt uzrakst ar grafiku zīmolu, ieliec šeit kabatiņā, un tev mainās muskuļu dinamika, visi muskuļi kļūst izturīgāk, un visu dienu tu var staigāt spēcīgāk. Nu, viņam tur daudz dažādi zīmītas bija jau pētījums, tā skaitā krustiņu un tā tālāk. Es saku, labi, ieliksim 2 manas vecumās zīmes. Es uzzīmēju, abas 2 stiprāk, vienu un fantastiski. Pirmais uzlika parasto krustu, normālo krustu, saules simbolu. Sapratu, visi nesā nāves simbolu, to, ko kristīgā ticība šeit ir. Visi ir aizmirsuši senlatviešu saules simbolu, krustu. Vienā no krusti. Nākošais ir rotējušais saules krusts, ja, svāstitis, ja. Uzliekām šo zīmi, brīnišķīgi cilvēks, spēcīgs un tā tālāk. Kad uzzīmējām šo te, Kasiopējas zīmi, ja, tad cilvēks pavisam pilnīgi izmainījās, viņš saka, kur tas redzēts, ka pat spēcīgāk par tām intiešu, tā saucam, tiem zīmējumiem tā tālāk, ja. It kā slepenām spēku zīmēm. Izrādies daudz spēcīgāk. Bet vēl visinteresantākais, kad palasīja senās latviešu zīmnieces, viņi tagad lietuvieti ir jāstāstījumi, no paudzēm atpakaļ šo zvaigznājumu saucienes Kasiopēja latvieši, bet miera nesēja,
miera, respektīvi miera, valda miera. Valda miera. It kā divi vārdi, valsts miers. Valdīt man pasauli un valdīt, lai šeit valda miers. Lūk, šī zīme ir, zinām mērā mans nopelns, ka es viņu apskaidroju un publicēju zīmniekā, un ļoti daudz cilvēks sevi izmanto kā aizsargu zīmi. Es esmu redzējis, kas tur taistā. Nākošais zīme, kas man izslēdz liela interesi, bija putns, tāds dīvains. Tad ilgi dabūju skaidroties, kas izvērties dzēs. Un tad, apskaidroties bija tāds, ka, man raksturē ielīdz kaut kas tāds, kas izsitīs visas sienas, un neviena valsts, neviena dzīvietis te pretī nestāvies. Pierādījums ir lūk šīs dzērnes. Ja? Pirmkārt, jo man visi 3 māsas agronomis pateica, tas ir muļķības, jo padomu laikā miljonus iegrūd, visi iznīt. Pēc tam zemkopības ministri pateica, tas nav vajadzīgs, vidas ministri nav vajadzīgs, zināmi nav vajadzīgs. Vienalga, es paņēmu un uzrakstu vienkārši vēstu uz Amerikas zemkopības departamentu. Un pamatojot un redzot labu uz manas saimniecību, niecīgo saimniecību, sūtīja 7 delegācijas. Visiem bija fantastiski interesanti. Vienā delegācijā bija pat cilvēks, ar ko mēs vienā sfērā strādājām. Viņš saka, paklausies, tāda angļu valoda, tāda tehniski. Viņš saka, viņš arī esat strādājis tehnikā un tā, tagad noslēpumu vairs nav. Es saku, man vairs nav noslēpums. Viņš prasa, vai tu zini tāda tēma stāvo. Es saku, protams, es zinu, zvaigžņu karš. Viņam esam bijis tāds aparāts jāizstrādā, kas seko padomju savienības tiem strateģiskām raketēm. Tie, kas zina, veikšu zina, jā, viņas vajadzēja iedarbināt apmēram 20-30 minūtes. Un lūk, satelīts, viņam tas aparāts bija tāds, kas, kur iedarbinās, tad sāk sekot, vai ne? Tiklīdz tu izrēķini trajektoriju, tu var pateikt, kā pārtāt. Es saku, paklausies, man bija līdzīgs uzdevums. Man bija jāizstājas tāds pulveris, ko zem tā satelīta izsmidzina, un tev viņš nedēļa lēnāk krīt zemē, un nelaiž cauri vienu starojumu. Viņš saka, paklausies, labi, tehniski to var uztaisīt. Bet ārkārtīgi grūti, mēs jau nevirzām to pulveri, jā. Vienalga, lai vai cik tu smalku verzīs, viņš ir krīt zemē. Mēs viņu sintēzēm plazmā. Viņš saka, bet kā tu zināt, kādas ir frekvences? Es saku, nezinu, man jau iedam papīrīt mazot šito nevairs cauri. Viņš saka, ārprāts, lai es tad uzzinātu pie super slapeniem darbiem, strādājams, ka nāks pēc 25 gadiem, nevienam nezināma valstī, kaut kur uz pūru pretī man stāvēs zemnieks, gumijas apakos un pierādīs, ka viss tas darbs bija. Neko viņš nebūtu devis, vai ne? Jo skaidrs, ja kā saka, aizsmēri acis tam aprātu, vai viņš neko tur neredzē. Respektīvi, ko es gribētu to pateikt, jā, ka šeit mums bija zinātni tādā līmenī, un es strādāju tādā līmenī kopā ar daudziem zinātniekiem Padomju Savienībā, un viņi visi abām rokām sauc, nāc un ejam uz Indiju, vai kur strādāsim savā sfērā. Es pateicu, es iešu uz laukiem, primāri izglītību un veterināriju, es eju uz laukiem un valcēšu kaut ko veselībai. Lūk, šobrīd neskatās to, ka man neviens neņāma nekā kas neesmu no ministrijas saņēmis, nekā. Šobrīd man ir apmēram $2 miljonu vērti lauki. Visi ir ar saviem darbiem, un šobrīd, ja jūs esat sekojuši statistikai sirds, mirstības sirds samazinās. Dakteris saka puhtas, tāpēc, ka miljonus jūs iegrūdāt tur aparātiem, ja? Caur aparātiem izgāja 10, ja? Šīs ogas ēd 100 un 1000. Ja? Un lūk, pie mums katru gadu, jūs redzēt bildēs, talkās sev lasīt brauc no 3 līdz 4 tūkstoši. Šobrīd no visu Latvijas viss neredzīgi pie mums brauc. Jo mēs dodām lūdzu pašsalasītās ogas par nieku centru, Latvijas kilogramā lūdzu priecājies. Ja? Un viss atbrauc un aizbrauc ārkārtīgi laimīgi. Ir pat dīvainas ģimenes izmainās situācija. Agrāk večs nevarēja dabūt ārā no tīruma, ja? Tagad jaunos. Kāpēc? Jauni ir apprecējušies. Viņam pilnīgi savādāk attieksme ir pret tā pie ogām. Tagad mēs nonāksim pie tā, un runājot par to putnu, ja? Tas ir dzēnis, jā, dzēnis labi, un tagad ir dīvains saruna manā Ziemeļamerikas, es biju tur komandējumā, un man tagad vienā vakarā pakontaktušos ar viņu zimniekiem, senajiem, un es viņiem stāstu, un, protams, esmu paprašu, es viņiem stāstu savu zīmes, ja, savu zīmēm jau atpazīst, ja, garīgās pasaules būtnes. Un beigās viņi tā nopietni saka, jā, mēs tev saprotam, bet mums tev ir cita zīme. Tur izmanto
citas zīmes, respektīvi tulkojumā viņas iznāk, tu esi arhitekts, dzīves prognozētājs. Veidotājs, jā, arhitekts. Tavs uzdevums ir, dzīves uzdevums ir no viņas skatu viedokļa, veidot dzīvi, saka, domāt, no principā es jau to pašu daru, vai ne? Latvijā šobrīd gads es cīnījos, lai pūrus atvot zemniekiem, nedeva, jo viņi esat vērtīgi pūdu ražošanu. Tad es griezos Eiropas Savienībā caur mūsu deputātiem, Eiropas komisija noklausījās man referātu ar ārkārtīgi lielu interesi. Un šobrīd, pagājušajā gadā iznāca jau regula, ka Latvijai visām valstīm ir jāziņo par ūdens krājumiem, jo Kyoto mēs parakstījām, izmeši briesmīgi no katra hektāra būs jāmaksā 1000 eiro. Latvijā ir ap 30,000 hektāru, tātad 30 miljonus. Mēs eiro maksāsim katru gadu par to, ka dažiem patīk to kūdriegu. Ja? Un tagad mēs atnākam pie pamatēmas par meritokratīju. Bet mums ir ļoti īsts laiks palicis. Jā, un definīcija. Redziet, kāds Platons. Šobrīd mums te politiķi ārkārtīgi daudz par visu kaut ko runā. Bet ievērot, viņi neviens nekad nav runājuši par elementāru lietu. Jēdziens par valsti. Kā viņš radās, ja? Priekšstats par valsts vadīšanu un principiem. Ja, kādas valsts, ja, aristokrātiem, visu laiku mēs runājam par demokrātiju. Ja, bet demokrātija ir apskaidrot jau no Platona laikiem, kas ir demokrātija. Un ir pat piemērs, kādai vajadzētu būt demokrātijai, ja, tautas sapulces un tā tālāk. Ja. Mums pat nav šās. Tas otrādi visu to demokrātiju caur referendumu tiek viss likvidēts. Un tā pretī ir pilnīgi cits jēdziens. Jau no pagājušā gadsimta Alberts Šveicers ļoti skaļi to nosauca, ja, pēc tam Jangs ir meritokratīja. Principā Platons par to pašu teica. Viņš saka, lai demokrātija realizētu, vajadzētu valsti pārvadīt katras tautas viszinošākajiem, vistalantīgākajiem cilvēkiem. Jo kas ir talants? Talants ir tā kā dēmons sēž tev uz abiem pleciem un neļauj atpalikt. Talants te velk uz priekšu, un talants ir tas, ar ko tu nāc uz zemi, kā dāvana šai tautai. Es varu vēl labāk zināt, tu savu talantu var pastiprināt zinot zemes svētvietas, ja? Mēs ejam baznīcās, iznīcināt savu svētvietu, ja? Mēs klausām svešus sprediķus, lai tikai nospiestu. Saproties, tā ticība ir tikai, lai cilvēku nospiestu. Un mums vajadzīgi brīvi cilvēki. Ja? Un lūk, meritokratīja ir tā sistēma, kas var šajā jomā nonākt. Nu, kur mēs redzam meritokratīgas? Osmaņu impērija savulaik, ja? Paklausieties, tur no gadu zēni, jebkurš varēja tikt līdz pašām augstākām ierēdiem, līdz pašām augstākām karavadoņiem. Kādā ceļā? Caur izglītību. Nav šo vienkārši princips. Nav svarīgi, kurienes to nāc, panāk tā tev galvā, ja? Nu, kad jau Osmaņu impērija sabruk, tad, kad vietēji valdnieki gribēja valdīt, vai ne? Nu, tas pats, kas tagad savienība sabruk, nu, jūs zināt, vai ne? Tāpat katrā mazā valstiņā, katrā mazā tautiņā uzrodās ģēniji, vai ne? 4 ģēniji, kas grib valdīt, ja? Mūsu valstī taču arī neviena partija nav. Ir viena partija, kas teica, mēs esam visinteliģentākie, ja? Es paprasīju, kur tad ir jūs intelektuālais koeficients, ja? Nu, var jau novērtēt katram, ja? Caur informatīviem laukiem var novērtēt. Un viesa gribēja jau kādreiz teikt vienam kungam, kas tur mums atnāca aģitēt partijai. Jums tas IQ nav vairāk par 100. Lidotājos pasaulē daudzās valstīs zem 120 neņem, ja? Un pats pēdējais, ko es gribu teikt. Tiešām, es runāju no savu senču klātes. No otras puses, man senča vīdi. Jo tad, kad es prasīju, man ir tagad savs karoks, likšu savu karoks, man pateica, nē, tavs karoks ir zaļš, zilts, balts. Ārkārtīgi ilgi es domāju, meklēju cēlonis un izrādījās, ka tiešām no līgu puses ir aizmugurē ārkārtīgi spēcīgi zintnieki bijuši. Tie, kas pēta man to enerģētiku, saka, tev ir 2 aizsargi josli, tev nevar ne tikai materiālās pasaules ienaidnieki, ko nepadarīt un tā. Tātad, lūk, mēs neesam latvieši kā tādi viendabīgi. Es esmu līvs, ar līvu karogu, ar līvu idejām par zemi. Mēs zemi saņēmām kā dāvanu. Mums stāst, nē, zeme tev ir ražas līdzekļus. Ja? Sorry, kā tas nav. Ir pilnīgi savādāk viss. Nu, līdz ar to mana tā ideoloģija un mani raksti ārkārtīgi atšķirās. Tagad šodien piemin karu.
Viņš mums var pateikt to karagājienu, kad vietējie pilnīgi padzina no savas teritorijas ārzem karaspēku. Kurš atcerās to? Un šis karagājums ir aprakstīts Krievu enciklopēdijā senajā Polijā. Vadoni nosauc par varoni. Tas bija Jāna Bīriņa karagājums pret Ivanu Vargā karaspēku. Kāpēc klusē? Tāpēc, ka viņš sapulcēja jūs, Vīvi, varonīgi Vīvi pēcteči. Viņš apkopu, savienoja, apbruņoja Rīgas ārsta naudu, apbruņoja, ielauzās turēts pilī ar Trojas dievu paņēmiem, pēc tam patriec no cēsiem, viss izdarīja. Un enciklopēdijas visu raksta Latvijas vēsturē, viņš nav piekrīts. Kāpēc? Viņš jau neskaitās latvietis, viņš jau savāc līvus, ja. Redziet, kas ir te, man kā savu senču ģenētisku atmiņu, zināt, izmainīt nevar. Mēs varam tik notēlot. Šobrīd laiks ir sirds cilvēkiem. Un sirds cilvēki ar ko atšķirās no vēdā cilvēkiem, ja, kuriem vajag materiālu, lozumus, kuriem vajag sirds cilvēki, viņam informāciju patiešo, viņam ir ārkārtīgi attīstīta intuīcija, ja, un sirds cilvēki neprasa par savu darbu adekvātu samaksu. Ja. Un kā likums, viņam ļoti spēcīga intuīcija sirds cilvēkiem, arī tie, kas ir dabas saistīti, kas dzīvo zemes svētvietās patiesās,